1999. gada martā Liepāja, vēl vecajā Metalurga zālē, uzņēma Lainers komandu. Kurzemniekus cīņā veda 3 muskatieri – Māris Citskovskis, Rolands Liepkalns un Jevgeņijs Kosuškins. Lainers pretī lika igauņu viestrādnieku Verblani un Ivaru Liepu. Un, protams, savā elementā Andris Vanaks. Martā spēkoties ar Vejpilsētas vīriem bija ieradušies Lainers basketbolisti. Lai arī cīņas spars mājoja visos rīdziniekos, tomēr vētraino liepājnieku spēli viņiem nebija pa spēku apturēt nec pirmajā, nec arī otrajā viņu tikšanās reizē. Lielisku un rezultatīvu spēli demonstrēja gan vecais vefiņu kvartets Grevels Oberšats Kosuškins Citskovskis, gan arī Liepkalns un Sprūde. Tieši šie vīri bija galvenā rīdzinieku problēma. Lai arī tiesneša brīžiem svilpi pret vēju, arī tas nespēja salauzt karstasinīgos kurzemniekus. Savukārt Lainers savu triecienspēku virzīja ar Liepas, Jansona, Verblanes un Klevona palīdzību. Kā parasti, līdercienīgu spēli demonstrēja Verblane, bet viens šoreiz vezumu nevarēja pavilkt, un pirmo puslaiku liepājnieki noslēdza ar 4 punktu pārsvaru. Otrais puslaiks iesākās nevien ar mājinieku izcīnītu strīdus bumbu, bet, kā izrādījās vēlāk, arī ar uzvaru visā spēlē. Liepājnieki turpināja demonstrēt salodētu komandas spēli, uz ko rīdznieki pārsvarā atbildēja ar neveiksmīgiem uzbrukumiem. Arī ar spēku liepājnieku gross nebija iekarojams. Un pat ātrijos uzbrukumos bumba lidoja secena adresātam, un Klevonam neatliek nekas cits kā pārbaudīt Liepājas zāles krēslu izturību. Un tie iztur! Bet iztur arī liepājnieku sīvā aizsardzība, ko nespēja sadaldēt pat Verblanes pēdējo minūšu aktīvā spēle. Un Liepāja pirmo reizi šajā sezonā uzvar Laineri 99-84. Iet kā pa viņiem, vēl neesmu atradis stabilitāti. Brīžam nospēlēja labi, tad atkal katastrofāli nospēlēja. Apsveic vispirms Liepājas komandu ar uzvaru. Bija patīkami spēlēt iznākumu. Stiprākie uzvarēja.